Jaunas informācijas uzņemšana, atbrīvošanās no veciem priekšstatiem, atbrīvošanās no kaut kādiem priekšstatiem, kas visu laiku mūs ir barojuši. Jā. Jaunas informācijas pieņemšana, ne caur televizoru. Pagaidām šis televizors ir ar 25. kadru. Jā. Tavu brīnumu, visi tie cilvēki, kas skatās televizoru regulāri, katru dienu, kaut vai viņi skatās kaut kādas tur pārraidītas, tur varbūt citas, jā. Viņam tas priekšstats par realitāti ir ļoti dīvains. Un arī tā rusofobiskā tā noskaņa, jā, tiem cilvēciņiem, iespējams, ka tajā 25. kadrā kaut kas tiek likts iekšā un mēs tiekam kūdīti reāli pret kaimiņiem. Jo tā kūdīšana, viņa vienkārši fantastiski, jā, pirmajos gados varēja tur kūdīt un ņemties, ja, tā, ka mēs tur tajā 91. 92. gadā, ja, tur kaut kādu sāka kūslu attīstīt, kaut kādu to valstiskumu ideju un tam līdzīgi, kaut kā mēs zinām, ka jau no paša sākuma nekāda valsts nebija, vienkārši krāpniecības schēma kaut kāda vistīrākā, ja. Un tad varēja tur, nezinu, kaut ko tur urkšķēt, ja, bet, piedodiet, paiet kaut kādi tur 20, 25 gadi, ja, un 30, un vēl joprojām, slimi, vienkārši tas ir debīli. Tāpēc no šitā vispirms ir jāatbrīvojās. Tad, kamēr jums neradīsies simpātijas pret kaimiņiem, pret vienkāršo tautu, ja, pret slāviem, ja, krieviem, ukraiņiem, ja, tikmēr reāli tas ir vienkārši bāzes līmenis, tas ir pirmais solīts, ja, pakāpiens uz kaut kādu tā kā mierpilnu pozitīvu domāšanu. Jo, ja būs šis te naids iekšējais, kas tiek nezinu no kurienes kultivēts, jā, tur tas nav, tas beigsies bēdīgi, beigsies ļoti slikti. Es atceros savā laikā, tur tramvajā vai trolejbusā iekāpt, tur «Ja не понимаю твой собачий язык». Toreiz mums bija tāds dusmas un naids, mēs tur kāvāmies ar krieviem uz ielas, jā. Es pats tur vairākās epizodēs piedalījos, jā. Mēs vienkārši sitāmies reāli ar akmeņiem, ar kokiem, jā, daudzījām tur pagalms pret pagalmu. Pēc tam tas viss kaut kā norimās, protams, es paaugos, tur arī visi man līdzgaidnieki paaugās, jā, mēs tā kā rimāmies, bet tāpatās tā neiecietība bija. Tad pienāca tas atbrīvošanās laiks, ka mums bija tā ilūzija, ka mēs izcīnām kaut kādu reālo Latvijas neatkarību, kaut gan mēs zinām, ka tas mūs vienkārši piečkarēja, jā. Un viss, tagad, miers, ir tagad latviskais, viss, runā, domā latviski, daudzina dainas, jā, kop savu kultūru, jā, nē, tagad šitas pats atkārtojās, tagad tas zemais slānis, kā viņi savādāk nevar nosaukt, jā, kur tur cepās pa visu šito te, jā, tagad runā latviski, es tev nesaprotu, jā. Un tas, kas tiek panākts, ja tā ir konfrontācija, tas ir nemieris, jā, tas ir principā nepārtraukta kara situācija, pašprātā, zemapziņā, jā. Tagad atgriezīsies slāvu, teiksim, vara iespējams, jā, atgriezīsies Latvijas teritorijā un pateiks, ka principā Latvijas PSR tur, nezinu, nav beidzies vēl, jā, vai nezinu, vēl kaut ko izdomās citu, jā. Ko atkal tas pats atkārtosies, atkal šie tur liks tos krievu uzraksts un tam līdzīgi, un mūsējā tur pa kaktiem, jā, zobus griezīs. Tā kā vieniem vajadzēja būt saprātīgākiem, jā, kas tas vispār ir par tādu debīlismu, jā. Tāpēc tas ir pirmais, no kā jāatbrīvojas no šīs no šīta nemiera un neiecietības, jā. To, ko tur tās lielvaras dara, tas lai paliek citā plānā, tas mūs neskar. Bet ja jūs ikdienas dzīvē saskaraties ar cilvēkiem, kas runā krievu valodā, jā, jums nevajadzētu rasties tādām problēmām un šādu te naidu kaut kādu kultivēt, jo jūs jau tikai sev pāri nodarat, pašiem jau sliktāk pēc tam būs. Viss tas jau atgriežās smalkā plānā atpakaļ, vienalga, cik tās dusmas ir pamatots.
Ja jūs gribat tur baigi faitot, ja, tad labākais cīnītājs ir tas, kuram nav šīs emocijas vispār. Kurš vienkārši darbojās bezkaislīgi. Tas ir labākais cīnītājs. Ja es gribu kaut ko izcīnīt, tad ne jau ar šitādām emocijām. Tas ir pilnīgs muļķības. Tā, kad nevajag uzspiest savu to niecīgo, to drūmo un slikto viedoklīti un dusmiņus uz pārējo tautu, ja? Un es uzreiz abstrahējos no šiem cilvēkiem. Ja? Es tieši otrādi, jo vairāk sāku kultivēt šito te runāsim latviski, jo vairāk es krieviski runāju, tāpēc, ka man jātrenē krievu valoda ir. Man drusku pieklibo, un Krievijā ļoti daudz man, tie, kas dzīvo, jogi, pazīstami un tam līdzīgi, man ar viņiem jārunā, man grūti runāt, ja es nemāku krievu valodu normāli. Tāpēc es cenšos arī bieži vien tiktokā, kad es runāju krieviski arī ar Krievijas tiktokeriem. Tā, kad, manuprāt, valodas tikai bagātina. Vajag forša angļu valoda ir, protams, es vēl joprojām viņu neesmu iemācījās, jā. Savā ziņā ir kaut kāds tupums, jā. Bet, tad pamācieties tagad krievu valodu, jā, es domāju, ka jums noderēs viņu. Vai es pareizi runāju? Dieviņi. Kā ir? Jā, Gēbo. Vēlte komunikācija. Gēbo. Paldies, ar Dieviņu sanācām, ar Dieviņu šķiramies, līdz citai reizītē, līdz citai dieniņai.